Lakross ir Kanādas nacionālais sporta veids, ko aizsāk spēlēt Amerikas indiāņi. Lakross Latvijā ir kopš 2003. Gada, tā kā federācija šogad svin 10 gadu jubileju. Ar Lakross es sāku nodarboties uzzinot no savas kursbiedrenes, kur bija atnākusi uz vienu no komandām jaunizveidotajām. Un tā arī es no basketbola pārgāju uz Lakrossu. Tas bija 11. gada rudens, jau ir pusotrs gads. Pirmkārt, manuprāt, tās ir iespējas. Lielie sporta veidi ir jau sevi tā kā izsmēluši, un ja tu sāc ne no agras bērnības, tev vairs nav tās iespējas izaugt. Un tad šeit ir tā iespēja, ka tu vari izaugt, un tev ir iespējas aizbraukt uz Eiropas čempionātu, tev ir iespēja aizbraukt uz pasaules čempionātu. Un Lakross ir ātrs, tev ir jāskrien, jādomā, taktikas, smešana, ķeršana, tas attīsta ļoti daudz ko. Vairāk par Lakross izlasi, tā tika komplektēta 11. gada beigās, un jau 2012. gada jūnijā mēs piedalījāmies savā pirmajā Eiropas čempionātā Amsterdamā, un uz kuru mēs gribējām braukt skaistas, un mums bija nepieciešama naudiņa jaunām formām. Par labo darbu projektu es uzzināju jau iepriekš balsojot par kādu no projektiem, tad es tā ievācu informāciju, kas ir nepieciešama, cik liela ir konkurence un kādas ir iespējas vispār uzrakstīt. Un tā es pamēģināju, un aprīļa pēdējā dienā, pēdējā stundā iesniedzu projektu. Finansējums mums bija nepieciešams, lai atbalstītu izlasi ceļā uz Eiropas čempionātu, un tās mērķis bija savākt naudu formas tērpiem. Vērojot jau iepriekšējos video, kā visi arī mēs saskārāmies ar grūtībām vācot balsis, bet tas bija tāds kā saliedēšanās pasākums, jo čempionāts notika jūnijā, un balsu vākšana bija maijā, un mums notika nometnes un pasākumi, līdz ar to mēs kopīgiem spēkiem gājām gan Saldas ielās, gan Rīgas ielās, gan Liepājas ielās, gan Jelgavas ielās, un kopīgiem spēkiem vācām balsis. Dažas meitenes sanāk savu brīvo laiku, kas mums bija pēc treniņām veltīts, mēs braucām uz Saldu, vākt balsis, un mēs nostājāmies pie paša lielveikala, un visi cilvēki nāca uz mums skatījās, domāju, ko viņi no mums grib. Un tā kā, tas cilvēkiem bija diezgan liels izbrīns, kā tā meitenes formās, lakrosnojās, ko viņas te dara, un visi bija lielā neizpratnē, kas tas tāds vispār ir un tādā veidā. Mēs katrā ziņā iesaistījām arī citu sporta veidu pārstāvjus savus draugus, piemēram, es pirms tam biju spēlējis frisbiju, tātad es griezos pie frisbiju draugiem, un tur bija liels arī balsu skaits, un esmu droši, ka arī hokejisti, arī futbolisti, arī volejbolisti, un tad viss, ko mēs šeit pazīstam, iesaistījām, jā, skolēnu sports, studentu sports, visus mēģinājām šādi iesaistīt. Arī reizē sanāca popularizēt sevi un Lakrossu. Emocijas tajā mirklī, kad uzzinājām, jā, mēs esam tikušas. Mūsu pozīcija kaut gan visu dienu bija ļoti stabila, mēs bijām 3. vietā un 5 projekti tika atbalstīti. Bet pulksten 12. visi lika galerijās, jā, paldies, ka jūs balsojāt, nāca īziņas, urā, apsveicu. Bija tāds pacelāts sajūta. Eiropas čempionāts mums bija lieliska pirmā pieredze un sevis parādīšana ārpus Latvijas daudzām meitenēm no izlases. Tas bija tāds, jā, liels pieredzes gūšanas pasākums, un mēs braucām, protams, ar dažādām cerībām, katrai meitenei bija savas cerības, bet tomēr komandai bija mērķis cīnīties par katriem vārtiem un arī, protams, arī par kādām uzvarām, bet tik tālu mēs netikām, bet mēs tikām līdz vārtiem un līdz lieliskai aizsardzībai, lieliskai sadarbībai laukumā, lieliskām emocijām. Mēs savus meitenes, kuras guva vārtus, beigās metām gaisā, burtiski. Un šādi, jā, ieguvām lielisku pieredzi. Facebookā pēc tam ieejot, viens no fotogrāfiem bija pielicis tādu komentāru, ka Latvijas izlase ar savu cīņu sparu, ar to, kā viņas katru uzvaru, kas mums bija iemestie vārti, svinēja tā, it kā tā būtu uzvara pasaules čempionātā. Ar to, ka mūsu formas bija ļoti skaistas un ar to, kad atšķīrās uz citu fonu. Mēs bijām tādi kā ļoti mīlēta izlase, jo, lai arī mēs bijām pastarīši, mums neizdevās uzvarēt nevienu spēli, tomēr mēs bijām tādas ar savu cīņas sparu un ar savu možumu. Parādījām lielisku piemēru lielajām valstīm, kuras spēlē Lakrossu jau 100 gadus. Tie, kas vēlās piedalīties šāda veida akcijās, tad iesakām apbruņoties ar ļoti lielu pacietību, jo tas nav viegls darbs un tas ir diezgan nervkutinošs pasākums. Tā kā esiet pacietīgi un ar pacietību un ar cīņas sparu un gribas spēku, tad varēs panākt to, ko tā kā vēlēsies. Paldies labajiem darbiem!
Woo!